Tā. Es vienkārši, mēm tagad screen kopiju, webkameru, man ārā tur snieg. Pulkstens, nezinu, man pulkstens, es neesmu pieslēdz. Te ir viens pulkstens, ir svētdien 20. marts 2014. gads. Sevi nevar redzēt. Tu vienkārši tā var redzēt. Nu, principā tas nebūtu svarīgi. Tagad es testēju mikrofonu. Es tagad iešu iekšā preferencēs. Kur mums te ir sonda. Pastīsimies, kas mums tur ir. Levels. Vajadzētu CLB uzlikt levels, input. Tā. Šitā vajadzētu ielikt. Varbūt tās fons pozitīvs. Varbūt līdz pašam galam. Šis ir līdz pašam galam. Viens. Man uz galda stāv mikrofons, diezgan tālu. Pastīsimies, vai tur nav clipping, nav kaut kāds. Otrais. Divi. Tas ir, šis pirmais. Tas ir vislielākais. Tā, 2. Šitā. Un tagad 1. Nu, es pārbaudu mikrofonu īstenībā. 1 mikrofons. Mikrofons man ir, tur jāpārāds. Neaizvāk, īsvats. Es varu mikrofonu. Kameru palikt. Šitās mikrofons, rotīts te ir. Šitās mikrofons man ir skalda. Adziet tā, es uzliktu tur tādu cilvēku ekranēdu vārdu. Un popu mīts vienkārši sakot tā. Tā, tas bija šitas. Tagad šitas variants. 1. Un kā dzirdēt man var. Tarkans lien pa vadu. Tas jau nav filmē. Nu kā tā man apsējuši tarkāni visādi citi mošķi vienkārši. Pa dienas laikā staigā pa galdu. Nu, kas tas ir? Kaut kāds var. Es tarkāns nebiju redzējis 16 gadus kaut kur. 15, jā, man nebija tarkāni. Es biju aizmirsis, kādreiz cīnījos karostā. Man bija karostā, man vienkārši labi, ka man nebija nekādas tur blaktis, utis, un tam līdzīgi bija tikai tarkāni. Un tā. Ja te vēl būtu, tas būtu par nelaimīgu bērnību. Tā, un šis mazākais. 1. Es domāju, ka atstāsim šito. Un beigsim. Tā, kas man te ir? Jā, to varētu iekšā. Man te, kas te ir? Man tikai line in. Nu, tas ir iekšā. Es te pie about, this, Mac. Te ir tāds maks. Te ir oriģināli line in, digital in, digital kas tie tādas, son forts, digital device, audio, es nezinu, kas tas ir. Tas ir. Īstenībā šitas ir line in un digital in. To porti ir datoru. Optikāli digitāli import. Vajadzētu man dabūt USB portu ar digitālo portu. Super tas būtu. Trūkš uz baterijām strādāt, jā, un line in vispār arī varētu, bet line in vienkārši būs sazemēts, kā saucās, tas zemēm būs. To zemēm. Bet digitāli zemēm tur būtu kastīte, tikai optiskais, tas ir plasmas gabals ies, un tur zem nekādu, ja tur zem kaut kādu voltāžu, tad tas nebūs manāms. Ot tā. Bet, ok, tas C-mēdijas set. Tā, stop, kur mums ir? Stop. Vēl viens mazs eksperiments, man ir austiņas. Sony kaut kāds vecs, viņi ir netīrs, netīri. Redzētu tur ekrānā, ka viņi netīrs. Tāds nopratējuši Sony kaut kāds iekšā. Un es pārbaudīšu viņas kā mikrofonu. Iepāst mikrofonu iekšā, jo viņi ir
tur ir kondensators, un šitas ir tā kā 32 omīgās tādi skaļumnieši tie. Izpraudīšu, pastīsimies. Tā. Var kaut ko dzirdēt? Var dzirdēt. Nē, galvenais, ka rāda. Klausies, rāda. Šitas kaut kas vienkārši variants. Šitas baiglabais variants. Es zinu, ka šitā var izdarīt, jā. Bet, kad es tiešām tā izdarīju, jā, es pat nezināju, ka... Kaut kāds māks vienkārši. Nē, galvenais, ka es redzu vienkārši, ka viņš strādā. Tas baigi labi. Vai mēs... Stop. Liet paklausīšos, kā tas izklausās. Mēs ierakstām video. Pirmais, ko es te... Kas te ieraksti pirmīt, man neierakstījās, es aizmirsu skaņu ieslēgt. Vienkārši skrīn rekordī, aizmirsu ierakstīt skaņu. Variants fiška tāda. Es tā pārgi ilgi tas sanāca tas video, un tagad viens tests, uzlikt te ir kaut kādu iepriekš pēdējo. Aiziet, var redzēt, ka kaut kāds fons citās, bet savu fonam jāsatās, jo te ventilators datoram skan un ir kaut kāds foniņš, jā. Ārā sniegs, tas noteikti bagais skaļums stiprs. Bet, ka viņš citās fons var redzēt, jā. Tad vispār tā kamerā tas trokšņa līmenis ir diezgan liels. Un man kāds tāds aizdoms, ka esmu būšu jaustais mikrofons, tas ir pasīvais mikrofons ar pasinātāju, lai varētu pie line in pielikt, jā. Es domāju, tas būtu pats labākais variants šajā gadījumā. Tā, es atslēgšu uzreiz visu, man te ir monitoru, tur man ir visādi, tur ir cloud, tur pēles, tur ir pēles redītājs, šitas cloud turs redītājs, 2 redītāji un webkamera tur ir. Un atslēgšu arī uzreiz vēl skaņu. Man te ir tumbiņas, jā, tumbiņu pasnatēji, varbūt viņš atpakaļ fons ir kaut kādi, jā. Es stipri šaubot, varbūt tās kaut kāda augstfrekvenču signālu viņš sit, un es nedzirdu, bet mikrofons dzird, arī var būt, jā. Es tur atslēgšu visu pasākumu, un tad es viens, tā. Tagad atslēdzu. Iekšā, un tagad tas stūmiņa atslēdzās, un tagad atslēdzās. Viss. Viens, tā pieeja priekšā, kā es biju. Tad bezgriez, tagad viens. Tagad slēdz atpakaļ. Tā, izslēdz atpakaļ. 1, 2. Tā, tagad tā ir, kā ir. 1. Man patīk, ka kamera uzreiz parādījās uzreiz. Nedzies, tā, stop. Un tagad mēs pārpasamies, kas mums sanāk. Jā. Tukšs. Es pieliku garu kābeli. Redzēt man kābeles. Garš. Un es te, tur ir kaut kādi 2,5–3 metri varbūt tās. 3 metri. Un te vēl bišķi. Un tagad pastīšos, kāda ir tā tad skaņa. Skaņa kāda ir tagad. Man grīdčīks. Bet kāds fons, grib zināt. Tagad iekšā pastīsimies. Vispār var man dzirdēt? Var magās likt mikrofonu tur projām, bet, fons magās arī vēl citās. Uzlikt bišķi mazāk. Fons nav citās. Nezinu, kaut kādi
kaut kāda ir kaut kāds ģenerators vai mikroviļņu krāsnes, kaut kāds tam līdzīgi, varbūt kaut kas strādā, dod fonu, jo viņš tādu vārdu gar sit fonu. Īstenībā tā bija. Stop. Tagad ierakstu bez, pielicis mikrofonu, tagad, rezumē. Es tagad esmu pielicis mikrofonu pie monitora. Viņam USB hubs ir. Skatos, ka fons nav. Man tāds aizdoms, kad es tagad ieslēgšu web kameru, parādīsies fons. Es tagad iekšā, man drīzāk, ka tas ir. Es te iekšā. Kur mums ir? Es kur ir? Edit. New movie record. Ok. Neparādījās fons. Kur tu esmu? Ai, ne, vēl atpakaļ. Un tā. Nezinu. Man fons pazūd tagad. Tas fons, kas bija. Izstāstīja tagad. Kas notika, nezinu. Varbūt es kaut ko saspiedu, nebija kontakts. Sūdīgs. Grūti pateikt. Varbūt es to mikrofonu iespiedu dziļāk, tā kā vajag, viņš nebija iespiest. Vienkārši sakot tā. Rezumē. Tā zemēm, ko es pirmie taisīju, zemēms neko īpaši nelīdzēju. Bet es izzemēju, es esmu baigi labi. Visi sazemēts, vismaz sazemēts ir, vismaz kaut kāds labums. Man ir vismaz tagad 3 sazemēti kontakti. Dzīvokli, man magas nav vispār vairs zemēms. Man virtuve arī jātais zemēms, jo man plīti bišķi sit pa nagiem, tagad kaut kādi, ka mitrs ir kaut kāds slapšs, man sit pa nagiem, arī jājāk zemē. Bet visi eksperimenti ar šo kas sauc, mikrofonu, uzlikšanu bišķi lielāku, un bišķi klusāk, es tev krāsas čikst. Bet fons nav, es brīnos, labi, stop, ne, jāparāda, kā es pieliku, kā viņš stāv, kā viņš man stāv, šitā man stāv. Un, protams, nosaukums otrādi stāv, bet tā USB ports, nav pareizi USB portus, tā uztaisīšu pareizi. Brīnums. Es domāju, ka kamera tur iekšā. Labi, stop. Vai nē, te nevajag rakstīt. Vajag augšā. Tā. Es tādu man ir šāds mikrofons. Viņš kā man labi rakstīja, tie kaut kādi bija iekšā. Man 2, es pārspēldīšu, varbūt mikrofonu trokšņo. Es paņemšu to mikrofonu, pārspēldīšu citu, izraušu šārā. Redziet, es pārspraudu. Šis ir cits, kad man tur bišķi apvīlēts ir. Šis cits, otrais. Es nezinu, varbūt skaņa labāk ir. Es vienkārši varbūt trokšņoju, mans mikrofons trokšņoju. Tas tā. Eku man ir šitas skaņas karta, šitā. Eku skaņas karta. Eku man te visi, kā viņš sauc, schēma, nosaukums un kaut kāds 48 pīni, kaut nezināms iekšā. Šitā viņš atpazīstās Eku ir tas tie dati, eku ir kamera, kas man te ir šitā ir kamera. Kameras, visi tehniskie dati. Un šitādi visi dati, jā. Nezinu. Šitā dati, jā. Labi, tas būtu
šeit ziņā tas pat viss. Ko es vēl gribēju? Es gribēju pasīties, ka principā gribēju kaut ko, varbūt kāda problēma ir, jā. Es gribēju patestēt, bet nekas īpaši te nav. Es tiku iekšā. Viss mikrofonu neviens netestē. Mikrofonu. Neviens netestē. Mikrofonu tests nav mikrofonu tests nav. Man drīzāk kā viņi ierakstās skaņaskārt, man tas interesē. Īstenībā jau neko labi ierakstīt nevar, tā ir amatierni, bet tā ir kaut kāda ļoti zemas kvalitātes skaņaskārt izrādās. Viņam vismaz trokšņlīmenis kaut kāda ir 40 decibeli, un tas trokšņlīmenis 40 decibeli. Es domāju, ka tas trokšņlīmenis un viss, tur nav nekādas cerības. Es te kādreiz gribēju taisīt, tādu, jāuztais makās mikrofons, jāuztais pastinātāji normāli, tur 250 mV, kad nāk ārā, un jāpielaiž pie line iekšā izēm. Tas ir vienīgais variants. Viņš būs stereo var uztaisīt tur, ka tur atsevišķi basa, kā basam var izmantot arī pie ģitāras, tā tur var uzlikt, piemēram, skaļrunīšu tāds, mikrofonu skaļrunīšu uztaisīt, tad viņi var, piemēram, tur no 1 Hz, uztaisīt no 1 Hz līdz tur 50 Hz, pēc tam uztaisīt diapazonu, ka tur filtri līdz 3 kHz, kas balss arī ņem klāt, jā, piemēram, uztaisīt, un kondensatora mikrofons no 50 Hz un uz augšu, 20 Hz uz augšu, bet, tādā ziņā. Tā. Nekas, es šito, ka meklēju, neko neatradu. Un vispār diezgan iekšā. Un es viņu pirku pirms kādiem 500 gadiem, 2011. gadā. Jā, 11. ir 5 eiro maksāja. Tas ir, turēt maksāja 3,5 latas, 5 eiro, tas ir, kur mums ir kalkulāts ir, es nezinu, cik tur ir, 3,5 lata maksāja, tāpēc viņi nopīt to uzbēr, kā 3,5 lata reiz 1,47. Cik ir? 5 eiro. Jo viņi maksā tik lēti, es domāju, 3,5 latiem var nopirkt skaņaskārt. Nekādu brīnumu jau nevajag gaidīt no tādas lētas skaļrotas, nekādu brīnumu jau nevajag iekšā. Vienkārši es cerēju, ka būs kaut, nevis trokšņi, bet, diapazonu kaut kā apgriezīs, tur būs augu, man, principā, būtu normāli, ja būtu, mikrofons, kuram augšs nebūtu, jā, apakšs nogriezt kaut kādu no 100 herciem, jā, tur 100 herciem vai 200 herciem, un no augšs nogriezt līdz 6 kHz, jā, 3 kHz, 6 kHz, labi, 5 kHz. Bet nebūtu trokšņi. Būtu kropļojumi kaut kādu iekšā, bet trokšņi nebūtu. Pats galvenais, lai nebūtu trokšņi. Protams, ka kaut kādi kropļojumi, ka tā mucā skan arī sūdīgs variants, bet, labāk, kad tas viss izšķir trokšņi. Un, protams, es rakstu visi trokšņi mikrofons un tam līdzīgi. Tā, ka mums ir tāds late, mēs iekšā, mēs ierakstam tā, tulkotājs. Tā, šis bija mikrofona tests. Kāpēc mikrofona? Mikrofona nav tests. Язык. Английский.
mikrofonu maz nevajag. Labi, ierakstīt mikrofonu tests. Un... Kāpēc šitāds, mikrofoni. Šis mikrofona tests un по-русски šitā būs. Gļās. Какой гляс? Mikrofon, šitas ir, tas ir angliskais variants. Pēdējā laikā vienkārši sudīgi. Kādreiz pirms gadiem 10, kad viņš parādījās, viņš tulkoja normāli. Viņš tulkoja normāli, krieviski, netulkoja. Un, vai kaut kāda ir nolgojas kaut kādus kreisos labotājus, kas vienkārši salabojuši tā kārtīgi, salabojuši tā, ka viņš nav lietojams, jo viņam izpējams ir labot un iekšā. Un to, es domāju, ka tildi varēja norganizēt, konkurence tildi iekšā, un ja tildi pieķerties, tur viss salikt cietumā, bez iekšā. Vispār Latvijai valstī vajadzētu, kaut kādu tildē jau licences beidzās, daudzām programmām tur vajadzētu jau, ņemt pie dziesmas. Vispār šādi tulkošana, tāpēc ir parādījās tulkošanas programma parādījās, jo beidzās daudziem licences autortiesības, tas 10 gadu. Un Google vienkārši visiem nokopēja un izmantoja. Tāpēc viņš šķīri, jā. Un Sīrijas parādījās uz Apple, tāpēc, ka licence nav jāmaksā par licencēm. Licencē nav jāmaksā. Un kas mums te vēl ir? Ņemecki. Mikrofona testa. Šis vēl, nezinu, pēc es nevaru uzlikt atpakaļ, man kaut ko uzlikās krievu valodā uzlikās, es nevaru pārlikt, kā te viss latviski. Nē, arī tie ir iekšā. Bļiņ! Profiļi. Un kāpēc man viss tagad iekšā? Kāpēc man viss krieviski ir? Viss latviski tagad ir. Nē. Un šitā. Tas bija viss. Es biju parādīt, ka mikrofona tests nekāds nav, ko es daru. Un skaņas tekuši tā. Skaņas ko ir? 10 eiro tagad maksā. Es pa 5, 2 reizes lētāk. Tad pa 5 gadiem inflācija ir 2 reizes. Tas nozīmē, ka inflācija ir 2 reizes. Tas daudz, 100% inflācija pa 5 gadiem, tas 20% gadā. Tas ļoti liela inflācija tagad īstenībā. Kaut kādīgi mums, tāpēc, kāpēc man tik daudz jāstrādā? Kādas lietas paliek te pašā cenā, bet vienalga. Tā, 10, te nekas nav. Es gribēju te kaut ko atrast, video. Mikrofona, mits. Mikrofone. Es jau nezinu. Tā. C-media. Nezinu. Kaut kas ir. Tā. Labi, ar to beidzam. Tas bija iekšā, bija skaidrs. Tas ir viss. Noteikti video būs pārāk garš jau. Ielikt mikrofonu. Es tagad atradu vecas Acme austiņas. Un pārbaudīsim, kā viņas strādā kā mikrofons. Es domāju,
Kā mikrofons. Nu, tas ir saucās, ka šitāds austiņas var izmantot kā basa mikrofons. Kā basa mikrofons. Es tagad izpraudīšu, un pastīsimies. Nu, tu. Regulātors. A. Tā, viens. Tā, viens. Tas vispār stereo vajadzētu būt. Stereo jābūt tagad. Viens. Vispār izstāsta, ka būtu mono. Izstāsta, ka mono. Viens. Nezinu. Kaut kas laikam ir. Mikrofons viņam šitam aparāt izstāda, baigi tīvi vadiņi. Tīvi vadiņi. Egu tāds, nofokusēties. Tāds sūdiņš pa vidu, jā. Un mikrofons viņam nestrādā. Laikam vadiņš kaut kur beigts ir. Beigts vadiņš. Nu, mēs paklausim. Tev viss stop. Mums viss stop. Es pieliku mikrofonu klāt pie... Un viņš izrādās strādā. Tā vajadzētu bišķi tālāk. Šitā nolikt. Tā. Kaut kādīgi tā. Lai galīgi. Nē. Viņam vajag... Šitā mikrofonam vajag ļoti tuvi pie balss, jo viņš laikam ir, saucās, lai nekādu fonu nedot. Tie mikrofoniņi deva visāds to ārējos fonus. Šis mikrofoniņš laikam tāds foniņus nedod. Izstāst pēc mono mikrofona. Es tur neko stereo, nav. Kā vajadzētu būt stereo, varētu būt abās pusēs, kad nāk, tas būtu stereo. Labi. Kur mums stop? Nu, ko? Rakstās kaut kas? Un es pat nezinu, tur 2 mikrofoni tagad. Kā rakstās? Tas 1. Stop. Kaut kas skan. Var dzirdēt? 1. Тест. Микрофон MD-201. 1981 год. СССР. 10 рублей 50 копеек. Говорят, что он самый дерьмовый микрофон на свете. Самый дерьмовый микрофон. Так мне сказали. Но я ее еще не тестировал никогда. Он мне стоит. Очень-очень давно. Никогда не использовался. Когда-то мне было какой-то кассетником. Был такой же микрофон. У кассетника, да. Такой маяк или еще как назывался. Был такой же микрофон. Ну, он записывал. Не знаю. Сейчас тест идет на русском языке. Русский микрофон, русский тест. Вы
labi. 1, 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 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, ok. Stop. Ziniet. Viens. Ave Maria, Ave Maria. Es domāju, baigi labi īstenībā. Izstāsts baigi labi izstāri. Pazies, kā tur izstāsts. Ļoti, ļoti labi. Labi. Okay. Tāds iekšā. Es nevaru tik nekādīgi iekšā. Tīrā. Nu, šitāds. Šitāds kā viņam raksturējumi. Tāds ir. Mazs magnētiņš. Es skatos, ka baigi labi rakst arī. Ļoti labi diapazons viņam, ka skatos. Ļoti labi varētu būt, ka rakstīt. Jā, te varētu paspēlēties. Un šitāds basiem izmanto. Var ģitārā likt iekšā šitādu skaļrunīšu. Ļoti labi būs. Ieliek šitādu ģitārā šādu skaļrunīt, varētu būt ļoti labs efekts. Jo viņš tikai atskaņo tikai skaņu. Viņam, nav kondensatoru. Kā jā būs. Es sanis, ka, es nezinu, viņš šitās. Mikrofona efekts jau ir īstenībā. Jā. Ot tā. Baigi labi. Tā. Nākamais. Man ir vesela kaudze. Mēs vesela kaudze. Es nākamo šito apstādiet, nākamo pilšu. Reku ir. Kāds liels skaļrunis. Šitas skaļrunis ir no televizora. Viņš bija ļoti labi skanējis. Man var redzēt, ka viņš ir iestāgājies par svītē. Es vienkārši televizoru met ārā. Man sūd pateic, ka ļoti labi skanējis. Ne, viņš arī labi skanējis. Negribēja. Viņš bija ļoti vecs. Ļoti vecs. Un negribēja. Tagad var dzirdēt, kā viņš skan. Viņam tur ir. Kāda viņam tur ir? Otrs puse. Uzcīt. Te ir. 5 vati.
Četroma. Orion. Divi gabali man, tādi. Tik 2 gabali. Divi gabali. Divi gabali. Блин. Какие-то больше один микрофон. Пиццы. Ты швак, бля, вот neko neuzdzirdēs savu mikrofonu. Paņem, vēl. Picī. Nu, paņem. Neņem. Vēl vai neņem. Nu, nekas. Testam, derēs. Es gribētu, mēram, pieņemsim, garš lineāls, apmēram, kaut kādā 20 cm attālumā, 2 cm attālumā, tāda lapa. Mēs runājam, un vari visu labu dzirdēt, jo viņam bass tur ļoti labi uzturās, bass noteikti, ka labi uzturās. Kaut ir 4 ohmi, tikai 4 ohmi, bet viņš ir uz ausakfrēns, viņam palielinās ohmi. Grūti pateikt, kā ir. Bet īstenībā šis ir labs variants. Ja nav fons, fons nevajadzētu būt, jo viņam 4 ohmi, tad tas ir īsavienojums, jā. Jo man ir kaut kāds bija 2 ohmīgās tumbas, jā, tas ir vēl lielāks īsavienojums. Vai, piemēram, 2 ohmīgās, piemēram, lielies karuņi, kaut 100-vatnieki. Man ir kaut kur, bet es neņemšu no tumbām ārā. Netestēšu. Var teikt tā, skaisti ko? Skaisti. 1, stop. Es saliku uz mono variantā. Te bija, pirmīt bija ap 2, kā salikti, 2 apjūst stereo kanāli, un salikt kopā, un tagad 1 kanāls izmanto. 1 kanāli izmanto, bet baigi mazā jutība izstāst. Nevar redzēt, kad izstāst baigi. Šādi. Es mēram šādi esmu uzlikts iekšā. Varbūt var jutību uzlikt līdz galām. Tā. Papā. 1. Šis tā. Šis skaļrunīts ir. Kāds viņš ir? Ir šitā. 4 ohmi. 3 vati. Un izmērs tāds. Cik tur ir? 78. Tāpat tā. 78, 78. Ohmi. Nē, 3 vati. 4 ohmi. 2 gabali. X2 gabali. 2 gabali. 1, 2, jā, papā. Es čokstēšu. Čokstu var dzirdēt kaut ko. 1. Vispārība, šitas varētu būt labs variants. Tikai vajag pasnātā pielikt normāli.
Pats no tev vajag pielikt normāli. Viens. Man diezgan tuvu jādzied. Redziet, attālinās, neko vairs nevar dzirdēt. Redziet, neko nevar dzirdēt. Pilnīgi neko. Tādā attālumā. Ok, tādā attālumā. Viens. Nu, apmēram tā. Nu, baigais. Tur tas, nu, principā diezgan tuvu jārunā. Diezgan tuvu. Mikrofons, kurš pie mutes jātur īstenībā. Nu, tas ir tāds estrādes variants, jo tālāk neko nedzird. Redziet, tālāk noliek, neko nedzird. Tagad tālāk tā noliek. Ok, tā. Viens. Blin. Es jokoju. Tas ir jāmāk, tas jā. Viens, jā. Šis tests labi. Okay. Tā, laikam maziņš tāds. Tāds maziņš. 4 vati. 4 vati. Tikšā. Viens. Šitāds. Nu, es nezinu, kā viņš skan labi, bet, nu, tas ir tests. Nākamais. Šitāds. Sešom, pīkā. Okay. Viens. Jā. Viens. Nevar saprast pēc tā, vai viņš strādā vai nestrādā, hrēn nezinu. Jocīgs. Sūdz kaut kā. Šis ir pēdējais. Viens. Stop. Nu, kā iet? Skan? Nu, laikam, galva. Un,
dzirdēt, man kāds to var dzirdēt. Es no Tumbas esmu kaut kur 50 km tālumā. Es nezinu, vai var dzirdēt. Man liekas jausmas. Tur ir, protams, tur ir tumbiņa. Viņa labi bezpēc skan tā tūkš, tā tumbiņa labi skan. Tur ir pīks līdz augšā. Tā kā viņš varētu arī augš ņemt kaut kādīgi, arī augš paņemt, atsevišķi ņemt. Un man 2 tumbas var uztaisīt stereo. Var uztaisīt 2 stereo tumbas. Pārslēgt režībā mikrofonu vai izēj. Kā vajag. Nu, tumbiņas var izmantot, nu kā. Ja jums ir tumbiņas, jūs varat pārslēgt viņas, jums tāda štekerītes, var vienkārši pārslēgt vienkārši mikrofonu režīmā. Mikrofonu ieslēdziet, pēc tam pielieciet pie pasnātāji. Būtu ideāli tā varētu būt. Es nezinu, kā tagad skaņa ierakstās, kāds fons, bet man uzrāda, ka fons īpaši liels nav. Ne, kaut kur rāda, viena idiņa rāda, tad ir tie kāši 40 decibeli trūkstas ir. Nu, kā redzēt, visi šitos variants, kas iekšā, man vēl kaut kur skaļuļi, vēl kaut kur mētājās, kaut kur iekšā, bet te vien kastīt maziņi bija, te bija mazie skriniši, kaut kādi vēl skaļuļi, kaut kur vēl mētājās, man kaut kāds vēl tumbiņas augšā ir, jā, kaut kāds vēl tāds, vēl tur kaut kāds skaļruņi ir īsto vēl skaļruņi, bet, nu, es viņus tagad nemeklēšu. Princips ir skaidrs, ja, piņasim, izmantojas laini, nu, piemēram, pasnātē kādu uzstājas laini, nu, pasnātē laini iekšā, tādu kvalitāti pasnātē, var pielikt klāt, kur ir izfiltrētas tas tur. Es domāju, ka troksnis dod tās spriegums, kas iet no 5 voltu barošanas, 5 voltu barošanas, 5 voltu barošanas iet, viņš iet, nu kā, nu viņš ir pa ies iet, viņš taisa kritumu taisa, un tā krituma veidojas troksnis. Ja tur būtu, piņasim, tā USB flashku barotu no baterijas, un to var uztaisīt arī. Piemēram, USB flash, šito pašu USB flashku barot no baterijas, arī var gadīties, ka būs baigi labi. Vai arī tur kaut kāda fāze nopīt ir, tāpēc trokšņa. Tur netiks gudrs kā tāds. Jā, vispār zemējums neatrisināja šo problēmu. Zemējumi nav vaina. Visa skaņa defekts ir pašā USB skaņskata. Un mikrofonā, es domāju, mikrofona arī ļoti būtiski atšķirās kāda iekšā. Tā kā, nu, tur kompleks jābūt labam mikrofonam, labam skaņas kartē, kur ir varbūt tās labi izvēlēt, labu barošanu. Skaņas, kur ir labu barošanu. Uzlikt, piemēram, nāk barošana, nu, ļoti daudz kondensatoru nāk iekšā. Tā arī uz 5 voltu barošana, bet, nu, tur pilns kondensatori. Tas arī uzreiz, nu, uzlabo darbību. Es tagad ierakstu ar skaļuļu. Es šito tūbiņu ierakstu. Aizies šito tūbiņu. Viņa diezgan liela. Galu lielumā, aizies galu lielumā. Tūbiņu. Iepriek otrais tūbiņu. Kādreiz pie magnetola pie klāt. Nu, magnetola man kā sadeg, vai kas tad notiek, jā. Tūbiņas paliek. Viņas kaut kāda iestratīgās. Nu, nav viņas jaudīgas, bet viņas ļoti labi skan. Daudzies labāk nekā tie lētie pikslieši, ko pārdod tagad priekš datoru, PC datoriem. Nu, ļoti labi skan. Oi, man ir skaņa, vajag skaņa. Man pagaid pielikt klāt pie datora. Tas ir klāt pie datora. Tas ir kas skan dators. Būtu dzirdēt. Labi, tā. Un jā. Galda, nu tā. Es vēl esmu laimīgs, veiksmīgs eksperiments. Es šitā no rīta sāku ar elektrības labošanu. Tagad pulkstenis skrienot, cik daudz ir. Man rāda 7. Tad diena nebija elektrība liepā. Tajā pilsētā tad bija raidināts tās elektrība. Viss veikali, gribēs veikalā arī bija viss ciet. Jo tā kā elektrība nebija kas nestrādāja. Tā kā 20. martā bija arī
man strāvas pārāns, tad es pastaigāju pa pilsētu, pastaigāju kaut kāds 1 stundas, izprātoju, ko vajadzētu izdarīt, tad atgriezos, un to arī tagad izdarīju. Bet nezinu, vai šodien samontēšu to video, stipu šaubos. Šitas man patīk, un tur vada es gribēju, kaķis, kur guļ man, kaķis man guļ, tad tāpatās, joprojām viņš guļ ļoti ilgi, ārā tik tāds +2 grādi, un viņš atsildās. Var pat redzēt tagad ārā pa logu jumtu redzēt pat, jā, kameru. Atspīdumu redzēt, normāli, nekāda vaina. Es vēl kamerē neesmu izmantojis to apgaismojumu, kas tur nāk klāt. Neesmu izmantojis to. Un tad viss labi, jo tagad visu uzzināja daudz ko interesantu, ko nezinājāt, noteikti daudz nezināja to. Bet es šito zināju, bērnībā es šito izmantoju. Āgrāk bērnībā mēs kaut kā tam līdzīgi kaut kā taisījām pārodas iekārtas, ar 2 tranzistoriem, kaut kā tam līdzīgi taisījām, varēja dzirdēt, mēs man kā pārvilkam vārdu kaut kādu telefonu vārdu kāds 200 metru vai 300, tādu garu vārdu mēs tur vilkām. Pēc tam tas džeks, ko mēs, viņš lodējis, tu palīdzēja taisīt, pēc tam džeks pārgāja, uz raidītājiem pārgāja. Taisījām garo viļņu raidītājs, tas ir nevis uz, tā kā, ir ļoti garie viļņi, ir tad garie viļņi, ļoti garie viļņi, īsviļņi, jā, un bija tas, un viņš gariem viļņiem, kaut kādiem 50, 60 kHz vai 100 kHz taisīt tas radītājs, ļoti, uz kaut kādu MP40, kaut kādu transistoru MP42, un tādiem transitoriem taisīt schēmas, jā, kas ar vilki, ka tas 100 kHz vilki, jā. Pēc tam bija, bet uz gariem viļņiem tas spulīts tāds kārtīgs bija uztīts tāds, tā kā, mēram, konzervpuņš lielumā, tāds labs konzervpuņš lielumā uztīts spulīt, lai iekšā, un baterijām, tam krone, bet tās paknās baterijas, 2 vai 3, 2 baterijas parasti, jā, 2 baterijas, tur, vai parasti 1 baterija, bet, lai ilgāk iet 2 baterijas. Un tad viņi pārvaldes iekārt, viņi bija pa vienu frekvenci, viņi raidīja, un te galā uztvēra pa vienu citu frekvenci, un pa citu kanālu ēkšanu, viņš bija apusēji, uzreiz apusēji. Šitā taisīja. Tas ir kaut kādi, 2 kanāliem, jā. Bet, tur, es nezinu, cik tālu, es vienreiz runāju, bet cik tālu, es neesmu testēt, cik tālu viņš bija. Viņš var teikt, pasūtīja haltūs tās viņam bija. Tad viņš bija kaut kāds gadu vecāks par maniem, kurā klasē tur, tik man bija tur 3. klasē 10 gadu, viņi 15 gados taisīja haltūras, taisīja lodēja šitās raidītājs 11-12 gadu vecumā. Tas bija vispār krūtteistībā. Es vēl neesmu salodējis pats bez raidītāju. Vēl, man ir 3-4 vairāk var reizi, jā. Es neesmu vēl salodējis bez raidītāju. Un viņš, jā. To gribēju pastāstīt par to, kad šī lieta, ko es darīju, vispār man bija zinām. Bet vienkārši man bija nekad īpaši, es neesmu nekad tā īpaši pievērsies testēšanai nebija. Tas, ka viņi tik labs, es domāju, ka viņi sūdīgi strādā. Es tiešām domāju, ka šie skaļruņi šitādi strādā ļoti slikti. Ļoti slikti strādā. Bet es nedomāju, ka viņi strādā kaut cik normāli. Man pat es domāju, ka viņiem vajag priekšpastiprinātāji. Tur, viņam jau kondensatora mikrofonu varbūt 10 mV ārā nāk. Domāju, ka viņiem tur ir 0,5 mV, tas ir 20 decibeli mazāk. Īstenībā mēram tā ir nāk, ka 10 decibeli viņš mazāk arī ir, 20 decibeli. Īstenībā viņš ir mazāk, bet tagad mikrofonu viņam iespējams 20 decibeli plus mīnus tur kalibrēt, nekāda problēma, uzliek uz pilnu klapi, un tev ir tie 20 decibeli klāt, nugriez uz otru klapu, tev būs minus 40 decibeli mazāk. 40 decibeli nugriez mazāk. Tā kā tas nekāda problēma nav. Labi, bija prieks visiem šo lietu izstāstīt. Un tas, kam patika, paceļ iekšķi.